PVN samazinājums pārtikai ir pozitīvi ietekmējis uz leju pārtikas cenas Latvijā, tāpat kā tas notiek absolūtajā vairākumā Eiropas Savienības dalību valstu. Es personīgi sekoju šai tēmai tāpēc, ka jau 2012. gadā, stipri sen, es šādu iniciatīvu virzīju caur Mana balss Saeimā. Tad pakāpeniski izdevās pārliecināt deputātus pieņemt samazināto PVN atsevišķiem Latvijas produktiem, un tagad tātad uz gadu pirms vēlēšanām ir samazināts PVN vēl dažām produktu grupām. Ja jūs vēlaties, lai šie te sasniegumi, kaut arī nelielie un kaut arī priekšvēlēšana, kļūtu par stabiliem un tālāk turpinātos, jūsu izvēle 3. oktobrī ir pirmais saraksts suverēnā vara, jo mēs pilnīgi viennozīmīgi uzskatām, ka tāpat kā absolūtajā vairākumā Eiropas Savienības valstu, arī Latvijai ir jāsamazina PVN pārtikai uz visu pārtiku un uz visu laiku, nevis tikai uz priekšvēlēšanu laiku.